Labdien! Mani sauc Jānis Lēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs. Šodien gribu pastāstīt par visbiežāko muguras sāpju cēloni statistiski. Tātad, ja mēs paņemam visus muguras sāpju pacientus, jeb cilvēkus, un visbiežākais sāpju cēlonis, muguras sāpju cēlonis būs starpskriemeļu locītavu iekaisums, jeb fasešu locītavu osteoartrīts, jeb fasešu sāpes. Tātad, kas tad ir fasešu sāpes? Tātad, lai mēs saprastu, kas ir fasešu sāpes vai starpskriemeļu locītavu sāpes, mums ir jāsaprot, kas ir fasešu locītavs vai starpskriemeļu locītavs. Priekš tam mums vajag nedaudz zināt par anatomiju. Tātad mugurkaula jostas daļas modelis, kā jūs redzat, viņam ir jostas daļai 5 skriemeļi, 1, 2, 3, 4, 5. Un mugurkaula skriemelis, protams, ir no kaula. Skriemelim ir skriemeļa ķermenis un skriemeļa lociņš. Uz lociņa ir sānu izaugumi, mugurējais izaugums, bet pats svarīgākais ir tas, ka mugurpusē skriemeļi savā starpā šie lociņi veido locītavas. Tātad tās ir tās locītavas, kur skriemeļi savā starpā saskaras un iedarbojas, un locītavas ļauj mums saliekties un atliekties. No manas ārsta jaunības atceros tādu gadījumu, kad es dežūrēju Stradiņas slimnīcā un ar ātrās palīdzības mašīnu tika atvests jauns vīrietis uz slimnīcu ar fantastiskām muguras sāpēm. Tātad viņam sāpes bija tik spēcīgas, ka viņam deva ļoti spēcīgus pat narkotiskos pretsāpju līdzekļus, jo viņam tās sāpes bija absolūti neizturams. Viņš nevarēja pat pakustēties, viņu nevarēja izmeklēt, un viņam pat pieskarties. Nevarēja, cik ļoti viņam sāpēja. Viņš, cilvēks no tām sāpēm burtiskā nozīmē bļāva. Un es kā jauns ārsts tajā brīdī pieredze bija ļoti ierobežota, un es domāju, kas tad tam cilvēkam tāds var būt tajā mugurā, ka viņam tik nenormāli sāp. Droši vien, ka kaut kas tur būs galīgā čupā, tur gan jau, ka būs kaut kas salauzt vai kaut kāds audzējs viņam, vai kaut kas, es jau biju iedomājis visādi šausmas, kas tam cilvēkam varētu būt. Man par lielu brīnumu, uztaisot šim cilvēkam bildes, viņa bildes bija praktiski normāls. Tātad cilvēks, no vienas puses ir cilvēks, kurš ārkārtīgi cieš, bet viņa bildes ir praktiski normāls. Tajās bildēs nav nekas slikts, tā kā bildes kā bildes. Tagad jau es, protams, zinu un saprotu, ka tās bija fasešu locītavu sāpes izraisītās, un tās sāpes var būt fantastiski spēcīgas. Tās sāpes var būt pēkšņas, pēc kaut kādas slodzes, vai tās sāpes var būt arī mazāk intensīvas, hroniskas. Tātad cilvēkam hroniski sāp mugura, un sāpju cēlonis ir šīs te starpskriemeļu locītavas. Tātad, kas tad ir mehānisms? Šīs te locītavas savā starpā kustās, un slodzes gadījumā rodās šajās locītavās pārslodze. Locītavas ar lielu pārslodzi viena pret otru rīvējās, kustības laikā rodās berze faktiski, ja? Un šīs te pārslodzes rezultātā locītavā rodās iekaisums, jeb osteoartrīts. Un šis te osteoartrīts arī ir sāpju cēlonis, tātad iekaisums, sāpes, pārslodze, berze, iekaisums, sāpes. Un, ja cilvēkam ir šādas sāpes, tad mēs uzreiz saprotam, ko mēs varam palīdzēt šādam cilvēkam. Visefektīvākās, protams, ir tās saucamās fasešu blokādes. Tagad jūs arī zinat, kas tas ir. Tātad fasešu blokādes ir nekas cits kā injekcija fasešu locītavā, kur dakteris, izdarot šo injekciju rentgena kontrolē, lai redzētu, ka precīzi adatiņas gals nonāk locītavā, iešpicē spēcīgas pretsāpju pretiekaisuma zāles un tādā veidā sāpes nomāc. Protams, mums akūtā situācijā palīdz arī nesturīdie pretiekaisuma līdzekļi. Vispazīstamākais, protams, ir ibuprofens, kurš ir dabūnams aptiekās bez receptes. Trešā lieta, ko šādu sāpju gadījumā cilvēkam var palīdzēt, ir imobilizācija ar ortozi, jeb tā saucamo jostu. Tātad uzliekot šo te ortozi, jostas ortozi, cilvēka kustīgums tiek ierobežots, viņš tiek stabilizēts, saturēts kopā. Tādā veidā cilvēkam ir spēcīgs atsāpinājums, komforta sajūta, pārliecības sajūta, viņš saglabā iespēju kustēties. Un, protams, ka jāpiemina, ka ilgtermiņā šādas problēmas ārstē ar ārstniecisko vingrošanu. Ārstnieciskā vingrošana ir nekas cits kā speciāli treniņi, lai nostiprinātu muguras dziļo muskultūru. Tā ir tā muskultūra, kas ir apkārt mugurkaulam. Šai te muskultūrai kļūstot spēcīgākai, kopumā mugurkauls paliek spēcīgāks un slodze uz starpskriemeļu locītavām mazinās. Tādā veidā mazinās iekaisums un tādā veidā mazinās sāpes.
Paldies, ka paskatījāties šo video. Ceru, ka viņš jums ir noderējis. Lūdzu, parakstieties uz mūsu kanālu, spiediet like, komentējiet, uzdodiet jautājumus un atstājiet savus ierosinājumus kaut kādiem citiem video, par ko jūs gribētu uzzināt. Paldies!